Nacionālajā teātrī jau 4. reizi ciemojās 2 rūķi. Parasti tas notiek Ziemassvētkos vai Lieldienās. Tā kā Lieldienas ir pavisam tuvu, tad abi rūķi atkal aicina pie sevis ciemos bērnus. Mēs esam rūķi. Mēs esam gan Ziemassvētku, gan Lieldienu rūķi. Un mani sauc Tirmantiņš un jums blakus. Es esmu Tarmantiņš. Nu, kā var apvienot Ziemassvētkus ar Lieldienām? Kas tie par rūķiem tādiem dīvainiem? Apvienot nevar, bet mēs pa starpu guļam no ziemā. No Ziemassvētkiem līdz Lieldienām mēs guļam. Nu, vasarā tad ir visvasaras darbi. Nu, pienāk Ziemassvētki, tad kā mēs esam tajos svētkos iekšā. Nu, un kas tagad ietilps jūsu pienākumos? Tagad ietilpst mazgāšanās, pavasara vingrošana, meža tīrīšana, putnu, pērno olu lasīšana no liktām. Jā, un pats galvenais mūsu pienākumos ir noķert Lieldienu zaķi, dabūt viņu olas. Tas ir pats galvenais, ko mēs gribam izdarīt kopā ar bērniem. Olās ir dāvanas. Bērni var ne tikai skatīties izrādi, bet arī tajā piedalīties pat ar mamām un papiem. Izrādes Oliņu Buliņu olā iekšā scenāriju un režiju aktieri ir veidojuši paši. Cilvēku bērni! Ko viņi te dara? Atnākuši viņi arī Un pamod. tad viņi ies projām? Tirmantiņš, tu gan esi nepieklājīgs. Viņi tiešām aizies. Vispirms sasveicinies ar viņu. Labdien! Kad jūs iesit projām? Tirmantiņ, kaunies. Es kaunos. Nokaunies. Kas tev tas uz paciem? Tas ir mans ziemas miega teķītis. Ziemas miega treķītis? Jā. Un kas tev tur, kur tu esi ielīdis? Kas tas ir? Tas ir mans guļamais. Ko tu dari? Es tīru Ko tu tīri? rūķu taku. Kas tev tīrīja zobus? Es zobus jau pagājušo gadu iztīrīju. Un tad ar to pietiek? Jā, zobi ir jātīra vienreiz gadā. Lieldienu rūķus Tirmantiņu un Tarmantiņu uzvedumā varēs redzēt Nacionālajā teātrī līdz 7. aprīlim. Ilze Jākapsone, NTV 5.